Runājies par manu atrašanās vietu pilsētu Rēzekni. Šeit jau 19 gadus kuļos pa savu dzimteni. Šeit nav jāmeklē problēmas, tās dzims uz katra stūra, iemājot cilvēkos vājos, iznīcina tos un ķerās pie stipro cilvēku mūra. Redz par jauniešiem šai pilsētā, tā īsti neviens nepadomā. Jau kuro gadu nevar uzlikt basketbolu grozu pilsētas centrālajā stadionā, un ko tur daudz domāt. Visiem ierēģiem tagad rūp to supermarketu celšana šai mazajā pilsētā. Ar tādiem tempiem tāda viena boda būs arī manas mājas pagalmā. Kad runājiet par atpūtu pilsētas lielākajiem klubiem, ja klubā tiek uzlikts hip-hops, tad dīdžejam tiek izteikts rājiens no tā īpašniekiem, lai jau paliek. Tā ir viņu darīšana, viņu mazais biznes, katra personīgā lieta, bet uz šo brīdi interneta klubi ir jauniešu iecienītākā vieta. Nošaut vairāk ienaidnieku, tā ir viņu dienas galvenā jēga. Tā vienu no dienas pār viņu prātiem valda datorspēlēta. Vecākiem jau pohuj, ko viņu jaunās atvases pa vakariem dara. Tiem galvenais ir miers mājās, pēc dienā smagi nostrādātā darba. Runa nav par visiem, bet tu ir diezgan daudz. Un man principā ir vienalga, kā viņi savu dzīvi skalda. Tas nav aizliegts, tas ir ļauts. Skola beidzot izsniedz papīrus sauktus par atestātiem. Neatņemama sastāvdaļa pilni plaukti ar augstskolu bukletiem. Katrs šajā brīdī izdomā, ko savā dzīvē tālāk darīt. Es izvēlējos vietu, kura pēc manām domām ar manām iecerēm sakrīt. Tātad pilsēta Daugavpils, pēc izskatu liela un interesanta. Otra lielākā Latvijā, tikai atšķirīgi no pārējās Latvijas daļas šeit tautu. Grūti spriest par pilsētu, jo visu to vēl nepārzina. Kur nu visu pilsētu, kad pazīst tikai vienu kaimiņu? Aizvainot kādu nav mans mērķis, ja kļūdos labojiet. Objektīvu viedokli ar maniem iespaidiem nejauciet. Parki vairāk ar sakopto apkārtni, tiesa tikai no rīta. Pēc tam, kad no strūklikām tiek izvilkt tukšā tara, sēžot parkā cilvēki mierīgi noskatās, kā no aizmiguša alkā novelk pulksteni. Tādi paši netāli ar izstieptām rokām ir aplenkuši klosteri. Vēl tas sasāpējies jautājums par minoritāšu tautībām, par ko tik gudri spriež džeki no iesaistīto valstu valdībām. To nelielo daudzumu latviešu liekas sastāv tikai studenti. Būtu jau pohuj, jo brīvi runāja abās valodās, bet pārāk traki, ja latviski prasu maizi. Bet man atnes gludekli, laikam jau lielākā problēma ir tā būšana ar valodām, par kuru politiķi trin savus mēles kā našas pret galodām. Es neiebilstu, runājiet kā vieglāk un kā labāk sanāk, bet naid pret latviešiem un viņu valodu, to es nevaru panākt. Kas tavā pilsētā līdzīgs, katrs savā galvā piefiksēs. Tikai šajā pilsētā minoritāte ir nevis krievi, bet tāda kā es. Tikai katrs sestais ievads dara dziļāks smadzeņu rievas, šauri saites knapi kopā turas, arvien vairāk sānos duras. Kāds liek virsū, kāds ar pieri, kāds ar kājām garām, laiž dzīvi garām. Cits izsit ceļu uz jaunām mājām, starpības te provinci un neprovinci, nolasīšu savu skici. Kā, tā pohuj, kā viens diktē savu, otrs skatās un apbrīno pirmā neesošo slavu, kurš noskaņojas uz kaut ko savu, kaut ko lielu, varbūt tuvu, varbūt netik tālu. Dziļumā aiznesies tas viss, gan jau kāds tomēr palīdzis ir gandarīts. Daudzas receptes vienā katlā, garšas nav, bet neviens nav palicis saklāks, pat otrādi. Bezbailīgi klints malā, viens tur aiz rokas, cits karājas kaklā. Smaids uz sejas ir proporcionāls ciparu skaitam ik mēneša algā. Nu gandrīz nekas nav lielāks, varbūt dziļāks un visur plašāks, nav daudz kas labāks. Vienīgi šeit nevis zina, ar ko, kur un kā. Es biju 15. aprīļa vakarā. Es esmu pestīts, paldies vecākiem, ka neesmu es krustīts, līdz ar to neesmu iespaidots, ar domām, morāls formām kaustīts, neesmu pareizs, varbūt arī kāds domu biedrs raustīts, tiks kādreiz, toties neesmu bijis baznīcā, ierēbis, pie baznīcas liekšņa vēmis, nevienu neesmu apkrāps, piesolīdams, ka būs mēris, krusts neesmu lauzis, par svētu ūdeni kāvies, nē, arī nē. Aizrāvies, vienalga cik reiz esmu atrāvies, par daudz ko citu esmu rāvies un joprojām nepārtrauc. Ceļos nokrits, rokas neskūst un izmisumā nekauts. Ja tu domā tāpat kā es par to 100 gramus, es tev neuzsaukšu noteikti. Man nav ko teikt, vispār ir, ja kāds šito dzird, tas nav nekāds prikols. Mans vārds ir Rinolds.